Iedomāsimies Latvijas ekonomiku kā to laivu pasaules slavenajā animācijas filmā Straume. Un visapkārt pasauli ir pārņēmuši milzu nenoteiktības plūdi. Tad kari, tarifi, dažādi ģeopolitiskie riski, ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks rīt. Un šai Latvijas ekonomikas laivai ir divas izvēles, divas strateģiskās izvēles. Viena ir nedarīt neko, ļauties straumes plūdumam, kaut kur jau nonāksim. Tiesa šobrīd pēc tā uzņemtā kursa izskatās, ka akurāt kā animācijas filmā attapsimies kāda liela parādu koka galā. Otrs virziens ir vienoties par kādu kursu un airēt šajā virzienā, bet tak vai laivā ir sakāpuši dažādi zvēriņi. Politiķi, valdība, iedzīvotāji, uzņēmēji, katram savas intereses, savi stiķi un niķi, savas stiprās un vājās puses. Kā vienoties par šo kopējo mērķi un galu galā, kur vispār vajadzētu airēt. Par to parunāsim 23. oktobrī stratēģiju konferencē Golden Eye.